Brāļi, tēvi, dēli, vectēvi aicinu jūs ekstrēmā rakstura izaicinājumā ķermenim, prātam, dvēselē. Piedzīvojums, kas mainīs tavu skatu uz dzīvi. Prāts, vīrieša garīgā veselība, tāpat kā fiziskā veselība, var svārstīties. Liela daļa vīrieši, tēvi jūtas noraizējušies un uztraucās par to, kad nav risinājumu dzīves lielajiem jautājumiem vai problēmām, ar kurām ikdienā sanāk saskarties. Mūsu prāti, tā ir arī vieta, kur mēs pieņemam dzīves nozīmīgus lēmumus, gan morālis, gan arī fiziskus, un tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs domājam par problēmām, mēs domājam arī par dzīves lielajiem jautājumiem. XCC, jeb ekstrēms rakstura izaicinājuma piedzīvojums, tā ir vieta, kur kopā ar citiem vīriem runāt par neērtiem dzīves jautājumiem, dalītos pieredzē un mācītos viens no otra, uzklausīt un saprast, kā mēs tiekam galā ar šiem jautājumiem. Tāpēc XCC, jeb ekstrēms rakstura izaicinājums, ir vieta, kur domāt. Ķermenis. Mūsu ķermeņi ir spēcīgi, izturīgi, unikāli, un daudzi no jums, brāļi, to vēl neesat atklājuši. Ekstrēms rakstura izaicinājums. Tā ir radīta vide, kur ļaut iepazīt savu ķermeni. Brāļi, šī nebūs militāra pārbaude, bet vairāk izaicinājums tev pašam iepazīt savu ķermeni, jūsu pacietībai, jūsu ķermeņa robežām, limitiem, un tu būsi ļoti pārsteigts, cik daudz tu vari. Man godīgi jums jāatzīst, kad jūsu ķermenis jūs pārsteigs, jo būs grūti. Tikai nedaudz pacietības, vēlreiz pacietības visu izturēt. Visi vīri, brāļi, tēvi, dēli, kas iepriekš ir gājuši un piedalījušies, ir devuši atgriezenisko saiti un teikuši, cik ļoti nozīmīgi ir bijusi viņam šī pieredze un ka viņi ir varējuši izturēt un ir bijuši pārsteigti par to, cik daudz viņi spēja. Viņi ir atzinuši un teikuši, ka tas ir bijis ļoti vērtīgi viņiem, tas ir bijis īpašs piedzīvojums viņiem. Dvēsele. Daži no jums varētu uzdot jautājumu, ko tas vīrs domā ar vārdu dvēsele, ja pilnīgi iespējams kādi no jums nemaz netic, ka tāda dvēsele eksistē, bet mēs domājam, ka dvēsele ir. Mēs esam pārliecināti par to, ka tas ir arī dvēseles piedzīvojums. Kad tu skaties saulrietā, kad tu ieraugi dabu, ūdeni, uguni, tu aizdomājies. Tu esi saziņā ar savu dvēseli. Ekstrēms rakstura izaicinājums, tā ir radīta vide, lai tu varētu sastapties kā vīrietis ar savu identitāti, sastapties ar ticību, un mēs domājam, tas ir pats svarīgākais šajā piedzīvojumā. Par ticību mēs arī runāsim katru dienu un būsim ar to saistīti. Tomēr visu, ko mēs darīsim, mēs jums atstājam kā brīvprātīgu izvēli, bet aicināsim jums būt mums līdzās. Tā ir jūsu brīvprātīgā izvēle, kā attiekties pret šo ticību. Un tāpēc ekstrēms rakstura izaicinājums, tā ir vieta arī tavai dvēselē.